Sveiciens no Valteka un Rēzeknes filiāles. Viena lieta, ko noteikti jums vēl vēlamies parādīt – sējmašīna Lemken Solitaire DT ar 6 metru darbu platumu. Sējmašīna aprīkota ar 5100 litru dalīto tvertni, līdz ar to mēs varam sēt vienlaicīgi gan sēklu, gan minerālu mēslus. Tāpatās mums ir priekšējā šļūce, mums ir augsnes priekšapstrādes diski ar 465 mm diametru, un kā jau Lemken, katrs disks uz individuālas kājas. Mums seko pakotāji riteņi, kas ir izvietoti šahā, līdz ar to mēs novēršam vieglākās augsnēs augsnes stumšanu, un kas nemazāk svarīgi, transportā vidējie pakotāji riteņi mums ir piepacelt uz augšu. Līdz ar to, ja mums ceļš uz šādas te formas, sējmašīna mums ir ļoti stabila. Tālāk mums nāk trapeces pakotāja veltnis un tad jau sējaparāts. Runājam par spiedienu uz sējaparātu, tad mēs varam redzēt, ka katram sējaparātam mums ir individuāls hidrocilindrs, kas nodrošina šo spiedienu, un līdz ar to mēs būsim ļoti precīzi un vienmēr šo spiedienu izpildīsim. Un, kā jau zināms, ja šis spiediens vienmēr ir precīzs, tad arī sēkla tiek vienmēr ielikta vienādā dziļumā, kas pēc tam atsaucas gan dīgšanas procesos, gan jau arī ražas apjomā. Kā varam redzēt, tad sējmašīna jau mums standartā ir aprīkota ar 4 sadales galvām, kas mums nodrošina to, ka mums ir arī sekcija kontrole ik pa pusotram metram, un braucot ķīļos, mēs varam izvairīties no pārsējas un ietaupīt materiālu. Uz katru sadalītāju galvu mums ir arī sava atsevišķa spole, un kāpēc tas ir nepieciešams, jo ir šīs sadalas galvas aizmugurē, kas mums atbild arī par tehnoloģisko sliedi, un brīdī, kad mums tiek sēta tehnoloģiskā sliede, tad attiecīgi šīs spolītes mums griežas lēnāk, lai mēs vienmēr saglabātu precīzu izsēju. Konkrētās sējmašīnas cena 119 900 eiro bez PVN, kā arī, kā jau kuram Lemken agregātam, 2 gadu rūpnīcas garantija.